Pirmkārt, labi izskatāmies labi kā komanda. Jā. Kā jau es teicu, grafiks mums ir salicies tā, ka principā tāds play-off cienīgs, ja ir tīpaši tā nākamā nedēļa, ja, arī play-off cienīgs hokejs, ja mums šodien ir jāspēlē. Kā jau es teicu, mājas spēle, iesākam agresīvi, puikas, uzreiz no pirmā perioda. Jā, diktējam tempu, spēlējam ar pirmo numuru. Jā, mēs gribam diktēt spēles tempu. Tas nozīmē ātras maiņas visu laiku, lai man nebūtu tā kā muļķītim jākliedz, jūs paši zinat jau. Es nokliedzos maiņu, momentāli varbūt jums uzreiz nav jāskrien, skatāties, kad ir iespēja, tad jūs arī mainaties. Nē, čaļi, visi kopā, ja? 3, 4. Mēs komanda! Manuprāt, let's go! Edgars bija tas visprātīgākais, viņš bija arī visvecākais. Mēs viņu mēģinājām vienmēr klausīt. Protams, mēs viņu arī kaitinājām, jo viņš bija visvecākais un nopietnākais. Mums visus pārējiem trijiem vilka visu laiku uz muļķībām. Vēl joprojām viņš arī, ja godīgi, ir tā kā mūsu mentors, autoritāte. Viņš pats daudz ko ir redzējis, teikt, viņš pats ir treneris, viņš to visu pats saprot. Un tas ir, var teikt, viņš ir gudrāks no mums visiem. Tādā ziņā, ka viņš māca atrast īstos vārdus, kā tev uzmundrināt, un kad tev no tās, kad tu esi nokritis, viņš tev tā kā spēja pacelt tiem vārdiem. Viens solis pa labi, tev sanāk uz otru pusi uz savu vērto. Viens solis metiens, ja? Viens solis metiens. Uz zvergiem, es nezinu, tā varētu būt nepadošanās varbūt. Tāpat mēs esam tādi kā komandas spēlētāji arī, teiksim, kopā esam 4 izauguši jau no pašas bērnības un viens otru vienmēr esam uzmundrinājuši, ka kādam kaut kas nesanāk. Tā kā mēs jau tā kā mēram mākam jau kopā strādāt. Nav tā kā pa vienam, piemēram, bērns ir izaudzis un tad viņš tā kā viens pats par sevi rūpējas. Mēs jau tā kā no pašas bērnības jau viens par otru rūpējamies. Savā ziņā, jā, es nemērķtiecību saskatu visos, kaut kur visi ir tajās savās lietās iekšā un darās vienmēr ar tādu kaut kādu darba ētiku. Ja no kuras situācijas, kurā mēs esam nonākuši, mēs mēģinām tā kā atrast to izēju. Kopā, varbūt kāds pa vienam mēģinām, bet mēs mēģinām atrast to izēju. Ir tā, ka mūsu laika jauc nezinu, kas īsti ir brāļi, kur ir brālēni. Brālēni, jā, bet es viņus uzskatu kā brāļus. Mēs arī, kad augām, ļoti daudz bijām kopā un jā, visu laiku pārsvarā mēs arī bijām visi. Man ir brālis Edgars Līsbergs un Robis Krišs man sanāk brālēni, un viņi ir savā starpā brāļi. Un mans tētis ar viņu fatrīti ir arī brāļi. Viņi skries aktīvi. Tā kā davai, no paša sākuma, mautam. Kājā! Kā jau saka, laukumā jau draugu nav. Bet tāpatās, tas ir tavs tuvs cilvēks. Protams, ka tu jau viņam speciāli ļaunu nedarīsi laukumā. Bet, protams, var vienmēr kaut ko pabakstīt, kaut ko pasmieties viens pa otru. Bet ir diezgan patīkami spēlēt vienam pret otru. Un arī vienā komandā arī forši spēlēt. Hei, Bruno! Hei! Palaist tur! Jā, šo sezonu vienu brīdi sanāca, ka Robs Burbuls bija nosūtīts uz Liepāju. Sanāca Līsberga bija no 7, 4 virslīgas komandās OHL. Tā kā sanāca gan pret Robi, gan pret Krišu. Edži arī sanāca, jā. Eli! Ričī! Edgars ar Miku sāka pirmie, un tad bija tā, kad viņi paaugās, viņiem forma palika pa mazu. Un mēs ar brāli pirms tam futbolā sākām. Tā kā mēs pat tādu hokeju neko nezinājām, mums interesē futbols abiem diviem. Un tad vienkārši bija tā, ka
Mika un Edgara tēvs piedāvāja mūsu tēvam pamēģināt hokeju, jo forma palikusi maz, nav kur viņu likt. Un tāpēc tēvs izdomāja, ka labi, var jau pamēģināt, pajautāja mums. Mēs arī, protams, neiebildām. Un aiziet uz pirmo treniņu. Pēc pirmā treniņa mums ar brāli arī tas iepatikās. Un palielam mēs arī tajā hokejā esam jau es esmu no 8 gadu vecuma, laikam es nešaubos, un viņš no 7 gadu vecuma. Sanāca tā, jā, ka manējā fāterīša kursa biedrs bija hokejists. Viņš ko teica, laikam ieteica aizvest mūsu hokeju. Tad mēs tā kā pamēģinājām daudz stadionās, atceros pirmo reizi un kaut ko tur kūņājāmies pa to ledu, bet iepatikās. Un Robis ar Krišu, skaidrs, ka pavilkās līdzi un arī izdomāja hokeju. Mums bija visiem tā, ka, man vismaz gribēja ripu pacelt augstāk. Sākumā sanāca pa zemi, visu laiku gāja metiens. Tas bija tā kā mērķis pacelt ripu augstāk. Jo tu pacel augstāk ripu, jo krūtāks spēlētājs tu esi. Sencīts stāstīja, ka Bračka vienkārši skrēja pa laukumu un es kaut kur tur pie bortiņa vārtījos apmēram. Bet tad bija tas atgadījums viens, kad es ar cepurīti močīju. Un tad tur vienā zonā spēlēja lielie un man ar ripu iemet pāts. Un tad vecāki kaut kā izdomāja, laikam, tur ķiveri jānopērk. Tā es tiku pie pirmās ķiveres. Es bērndārzā ļoti spēlēju futbolu. Katru reizi, kad mūs izved ārā, es gāju spēlēt futbolu. Jā, mēs bijām aizgājuši vienu treniņu futbolā. Uz konto. Vienā treniņā mēs bijām, bet sanāca laikam, ka mūs jau paņēma komandā, bet mums bija hokeju spēle. Tieši tajā dienā, kad bija spēle futbolā, un beigās mēs palikām hokejā. Bērnībā es biju tāds tieviņš un man baigi labi. Es pat vienu brīdi domāju, ka varbūt nespēlēt hokeju. Bet kaut kā sencīts pavilku uz pie visādiem fiziskiem treneriem es gājis un tādā garā. Un tas viss kaut kā, vienā brīdī es jūtu, ka tas atnācis atpakaļ spēks. Es labi jūtos uz laukumu. Visu laiku likās, ka es tādu viduvēji, bet izrādās kaut ko arī varēju. Latvijas čempionātā MVP bija vienu gadu, kaut kā tas tomēr savācās. Likās vienu brīdi vispār nekas nenāk klāt. Tagad vajadzētu būt mirklim, kad vislabāk vajadzētu iet tam karjeras labākajam punktam, tā varētu laikam teikt. Pārliecībai jau kaut kādai meistarībai jau jānāk klāt. Tomēr ir paspēlēts diezgan. Es pat nejūtu, kad es no jaunā jau vispār neesmu jauns. Visu laiku likās, jauns, bet vairs jau vispār neesmu jauns. Tā kā jāspēlē, es domāju, jāspēlē labāk. Tagad jābūt labākajiem posmam manā karjerā. Es tā ceru. It kā mēs esam viens otram izdomājuši kaut kādu iesauku, bet tas nav tā kā iegājies. Edgaram, es zinu, skrops, tad bija mēs viņu saukājām. Jo viņam garas skrops, viņam ļoti nepatika. Kas Krišam arī visāds ir bijušas iesauks. Grūti atcerēties. Dažas arī rupjas negribās te atklāt tagad. Mikam vienkārši garais kaut kāds tur līnis viņam bija iesauka. Man burbulis. Jā, dažreiz resnais kaut ko pasaukā vai kaut ko tādu. Tas jau man ir, nezinu, tā kā vārds apmēram. Otrais vārds varētu tā teikt. Dažreiz, kad man nosauc par Robertu, es domāju, es pat neatsaucos, es domāju, kas kaut ko jocīgi izklausās mans vārds. Vasara un Robi ar Krišu. Mēs Baldonē dzīvojam, mūsu ģimeni. Robi ar Krišu vienkārši atved pie mums, mēs 2 nedēļas vecāki pa darbiem, un mēs 2 nedēļas vienkārši pa Baldonu tur gāzām jumtas otrādāk. Pārsvarā sanāca, ka es nezinu, kāpēc, bet vienmēr sanāca, ka es ar burbuli. Mēs bijām tā kā jaunākie brāļi, bet vecākie. Varbūt viņi to nolieks, bet mēs bieži pārsvarā, mēs spēlējam futbolu, basketbolu, hokeju savā starpā 2 pret 2 pārsvarā. Un tad mēs ar Robu uzvarējām, un mēs viņus
Kaitinājām, un tad vienmēr mani Bračka iekaustīja un Krišs iekaustīja Robi. Bieži arī spēles nebeidzās. Mēs bijām vadībā rezultātā un mēs sākām viņus kaitināt. Viņi sāka ārdīt un tad sākās kautiņi. Edgars ar Miku parasti kāvās un es ar Krišu. Viss bija sadalīts. Nu tad viņiem bija jāmok, jā. Nu, jo tad bija, bērnībā bija. Īsmā, tu man prasīji ar Robi un Miku vēl var pačarpot, jo viņi vienmēr tādi bijuši. Nu, zini kā, mums tad vecākajiem vienmēr bija jānoliek viņu vietā. Jo uzvarēju, mums tas bija nereālākais, kauns ķipa. Un viņi vienmēr pa taisno skrēja tā kā pie sensīšiem, lai pateiktu. Mēs tā kā vecākie to neatļāvām. Tad vienmēr viņi uzreiz laidās prom, mēs viņus ķērām. Tā kā tāda spēle jau bija, jā. Jā, ir bijuši visādi figūri. Mēs ar brāli arī spēlējām tā kā hokeju. Mājās tur ar mazajām nūjiņām spēlējām. Neko, un sanāca tā, ka mēs izsitām stiklu. Tētis saka, 2 nedēļas, bet man liekas, ka 2 mēneši mums bija jāmazgā tie trauki. Tas bija mūsu sods. Es biju jaunāks. Es visu laiku tā kā tusējos ar vecākiem, tā kā man brālēni, es ar viņiem visu laiku tusējos un brāli. Mums arī bieži, kad bija mazāk, spēlēja pie tā kā augstāk vecākiem bērniem pret viņiem. Un arī HK Rīgā man bija tikai, man liekas, 17 gadi, kad es tur spēlēju. Un jau bija jāspēlē pret tādiem 21-gadīgi, 20-gadīgiem. Un arī, jā, labi arī iekrita tajā gadā, kad bija čempis U20 Kalgarī. Uz turieni mani uzaicināja, es tiku uz to čempi, arī labi nostartēju. Un tad jā, parādījās aģents un viņš piedāvāja uz Ameriku braukt. Un es piekritu, neko nezinot, vienkārši piekritu. Domāju, kāpēc ne, jāpamēģina. Kā nekā tur no turienes jau uz NHL tuvāk tikt. Tā arī sanāca, spēlēju tur un beigās tiku līdz Dinamo. Šeit Liepājā, kad es spēlēju, man bija tā pirmo reizi, ka man izveda. Tas bija vienīgais kautiņš, ka man izveda. Jo pirms tam viņš pret manīm rupji nospēlēja ar elkoni galvā tā kā sanāca. Un tiesnesis neko neiedev noraidīju un sanāca, ka es tā bišķiņ sadusmojos. Un pēc tam jau jā, pēc tam spānīja, ka viņš sāk kauties, bet Amerikā 2 reiz bija tā, ka rupji nospēlēja pret manu komandas partneri un es biju pirmais tā kā tuvākais, es gāju pie viņa tā kā skaidroties, ko viņš darīja, kāpēc viņš tā. Un beigās viss tur tik ātri notiek, kad pat pats neapzinies, ka tu jau kaujies. Un pēdējais kautiņš bija, ka man nāca virsū. Tā kā es vienu ieru biju mugurā ļoti rupji. Un es pēc tam video vēl pastījos, ka viņš pasauca savu partneru uz maiņu un izkāpa ārā no bortiņu, vienkārši piebrauc pie manīm, saķēra aiz kakla un turēja. Un man jau nebija variants, met nos cimdus, kaut ko mēģināja tur sist, bet viņš bija daudzreiz garāks un jā, tur es to kautiņu zaudēju. Jūs jau esat savā starpā pazīstami. Robi, tu gan viņus nepazīsti. Jā, Robis arī darbosies ar mums šodien. Viņš pie manīm ārpē spēlē. Jā, sapazīsieties. Ja stāsts ir par to, kā teica, beigšanu, tad vienkārši kaut kā sakrit arī tās lietas tā, kad bija neveiksmīga sezona un vienmēr tāda gaiša galva man bija un kaut kā varbūt nedaudz arī tāds no vecākiem nāca tāds tā kā varbūt ne spiediens, bet mājiens, ka varbūt kaut kādas lietas jāpamaina dzīvē. Un jā, arī pašam bija tā, kad jau bija kaut kā emocijas, vairāk nebija hokejā un gribējās pamēģināt kaut ko citu, pavisam citu. Tā noslēdzos no tā visa, bet beigās tāpatās tas viss laika jautājums tikai bija, kad atkal pavilkās.
kaut kā tas psiholoģiskais, varbūt tas spiediens, varbūt arī uz to brīdi kā kapteinim, gan no treneru puses, jo es atceros, mēs kaut kādu rekordu uzstādījām, 11 vai 12 spēles pēc kārtas. Un tik un tā nebija tādas atgriezeniskās saites no treneru puses, kad viss ir kārtībā, kad tiek labs darbs darīts, varbūt no manas puses kā kapteinim, kad tiešām tie čaļi ir saliedēti. Un tāpēc tam sākās tur tāda dušīšana, kad vienmēr prasīja no tevi maksimumu. Kaut kā es pieļauju, ka varbūt nebija tik spēcīgs uz to brīdi, lai to visu izturētu. Kad man bija tas posms HK Rīga, viss gāja tā kā forši uz augšu, pat blakām pie ģērbtuves jau Dinamo ģērbtuve arī ir. Un redz kā, un tomēr neizdevās tā karjera, kā pats biju plānojis. Es biju tāds baigi apvainojos par kļūdām vienmēr, kad man aizrādīja, un tad man tā spēle arī pazuda diezgan bieži. Neizmantoju tos savus talantus, ko es tā kā noslīpēju līdz galam, tāpat slidošana, roku tehnika. To es pats neizmantoju, pie tā es arī esmu vainīgs, tur neviens nav cits vainīgs, pats neizmantoju, un tāpēc arī es domāju, ka man nemaz tur neviens arī nepamanīja. Sagriez vairāk. Sagriez, lai tev pleci ir pret to vietu, kur tu gribi trāpīt. Kāds galvenokārt, laikam, kāds tu esi cilvēks, kā tie tavi audzēkņi vai vienalga, kur es saskaros dzīvē, kas mani vērtē. Galvenokārt jau vērtē, kāds tu esi cilvēks. Un, protams, tas ir zināšanas, cik tu daudz to savu redzējumu, kā tu viņi var pasniegt, pieņemsim tās savas zināšanas, kā tu viņas tālāk vari nodot. Vai tas ir rādot, stāstot, vienalga kā, bet tas ir tāds interesants process, kā tu to tālāk nodosi to visu. Ir labas dienas, ir sliktas dienas, bet kad tu redzi, kad ir tie paši puikas, kad atverās un kad viņiem sāk sanākt, tas jau, man liekas, ir tas vislabākais tajā manā jomā, kuru es daru, kad redzi, ka ir rezultāts un ka redzi, kad kaut ko puikas paņem labāko, ko es varu tā kā dot no savas puses. Es strādāju tēti par dizaineru. Tā kā Alduma veikala man mātei pieder, un es tā kā palīdzu aizkarus dizainēju. Un internetu veikals mums tā būs, un internetu veikalu palīdzu darboties. Jā, kad tas ir kaut kas jauns, bet ir interesanti. Kaut kas nostāk bišķi no hokeja, citāk sanāk visu laiku hokejs. Kaut kas cits, tas arī pozitīvi, tādā ziņā. Es pat nezinu, man vienmēr patīk tādas radošas lietas, kaut ko. Ģērbšanās stils es vēru, skatos, kā cilvēki ģērbjās. Tādas lietas man patīk, tāpēc es nezinu. Vienmēr kaut kāda vizuāla māksla, viss tas, ko rokdarbu pulciņi skolā, man vienmēr viņi tā aizrauguši. Nesaka, ka man baigi labi tur sanācis, bet vienmēr tas interesēs, tā iekšā esmu bijis. Es pieļauju, ka visiem kaut kur tas potenciāls bija vairāk nekā liekas, kas tagad notiek. Jo es noteikti Robis varētu minēt, kaut gan Robim jau man tā liekas vēl viss priekšā ir. Tas pats Miks ar savu augumu, ar savām tehniskajām iespējām. Arī es varu teikt arī to pašu par Krišu, kurš arī galva viņam vienmēr bija slidošana un tās pirmās piespēles. Tā kā, kaut kur jau visiem tas potenciāls iekšā bija, bet es nezinu, kāpēc tā, kad varbūt nesanāca to, pēc kā mēs visi bērnībā tik ļoti tiecāmies. Sanāk, ka tu izlaidi kādas, kas sīks vispār tu nedēļu, esi bez hokeja, un tev jau vienkārši gribās
iet uz treniņiem, spēlēm, visu darīt. Tas arī, es domāju, notur tā kā tu paej malā no tā hokeja bišķiņ 2-3 dienas atej, un tev jau tas automātiski notiek, tu vienkārši sāk prasīties uz ledus. Tāds tuvākais mērķis izcīnīt vēl Latvijas čempionu titulu. Es domāju, jā, čempionu titulu. Varbūt vēl, ja sanāks aizbraukt kaut kur uz ārzemēm, mums uzspēlēt kādā labā līgā. Bet tā, NHL, KHL, tas ir tā kā bišķiņ aizmirst, bet vienkārši, uzturēt savu formā. Tas, kas ir galvenais, uzturēt savu formā. Tomēr tas ir apvienot darbu ar hobiju, un tas patīkam ļoti. Nav tā, ka es spēlēju tikai spēlēšanas pēc, bet es jau tā kā gribētu vēl pierādīt sevi tieši hokejā. Protams, tagad arī darbs ir paralēli, bet to visu var apvienot. Es neuzskatu darbu par kaut kādu tā kā šķērsi tam visam un tā kā mierīgi var. Tā kā hokejs man ir palicis vēl tā kā galvenā prioritāte tajā visā, un tā kā es vēl esmu gatavs sev apliecināt. Es gribētu izlasē uzspēlēt, tā, ka esmu izlases tāds pamatsastāvs spēlētājs, top 3 maiņās, un nezinu, vismaz pusfinālā spēlēt. Tas jau būtu lieliski. Un pašam vēl es, profesionālā hokejā iemest kaut kāds 30 golus vienā sezonā. Hokeja laukums uzdeva jautājumu, kādi ir tie mērķi, kurus varbūt redzu sevi nākotnē. Zinu, ka mums arī savā starpā bērnībā vienmēr bija tas mērķis vislielākais. Mēs kaut kā tiecāmies pēc NHL. Ejot tiem gadiem, kaut kur likās tālāk un tālāk tie mērķi mums pazūd. Bet čaļi, vienmēr ir jāliek sev vislielākie mērķi. Vai nu pakārtot pamazam, kā jūs beigās tiksiet līdz tam lielākajam mērķim. Uz mums komandai kāds ir mērķis cīnīties par top 5. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.